paēst saldo. Es paņēmu tikai desertu. Kādu? Diezgan lētu. Pieejas, viņa prasa, jums ir vagiju steiks? Saku, jā, ir. Prasa, cik maksā. Un man izklausījās, kad Jānglis teica 17,60 €. Es tā, ok, labi, pamēģināšu. Atveru vaļā to menu, skatos, viņš maksā 76 €. Ok. Ņemšu kaut ko citu. Mēr bija nepieklājīgi, jo man apsēdināja un teica, iešu projām. Un paņemšu pēc kaut ko apēst šajā galvenajā vietā. Tātad ķiršu pūciņu ar saldējumu. Nomainīju lokāciju, dabūju aliņu, lielo glāzi. Un es esmu turpat, kur es biju no rīta. Jo vienmēr ir jāuzticās vietām, kur ir daudz cilvēku. Tajā vietā nebija daudz cilvēku. Tur bija viss pensija, maksāja steiks 76 €. Te ir aliņš 4 €, kokteili līdz 5 €. Cilvēki apmierināti, priecīgi. Arī tā padzeršos bišķi un tad jāiet bišķi atlaisties uz numuriņu, bišķi atpūsties un tad nākšu pusnaktī šeit uz piekrastes skatīties lielo uguņošanu. Jā, cilvēki šeit netrūkst. Ir vēl pusstunda, bet šeit jau ir diezgan daudz cilvēku. Paskatoties apkārt, šeit ir diezgan grūti ieraudzīt vietējos. Es sāku justies bišķi tā kā jau Emirātos, jo te ir ļoti daudz par pakistānieši, ko darīja indus. Es nezinu, kroši melnie atkal salīduši visās pasaules valstīs. Es īstenībā esmu diezgan priecīgs, kad esmu jaunajā gadā šeit, kad es varu šeit skatīties visu to ceremoniju, uguņošanu un tā tālāk, jo Dubajā cilvēki jau par dienu esot aizņēmuši vietas pie Burj Khalifas, pie Dubai Mall, tur esot nereālākās rindas, pūļi, tu pat tam lielveikalam nevar iziet cauri, jo tur ir mežonīgi daudz cilvēku. Un es pat negribu iedomāties, kas tur ir tajā metro, kas notiek lielveikalos, kas notiek vispār sabiedriskajā transportā uz ielām. Tur, manuprāt, ir diezgan nereāli kaut kur vispār nokļūt un tikt. Tāpēc esmu priecīgs, ka esmu šeit, ar pieglīti savu fonā. Un es varu mierīgi no savu hoteļu 5 minūšu laikā aiziet līdz pludmalei bez milzīga pūļa, kur izbaudīt jūru, salūtu, dziesmas un lielisku atmosfēru. Tāda, draugi, ko es jums vēlējos pateikt 2 minūtes pirms jaunā gada, ir tāds, kad uzstādīja jaunu rekordu noietajos soļos, 27 km ejot apkārt ezerā. Ko es jums vēlējos novēlēt jaunajā gadā? Primāri tā ir, protams, veselība. Sargiet sevi un nedariet pārgalvīgas, muļķīgas lietas, kas var novest pie sliktām sekām. Un sekundāri, protams, prieku, laimi un mīlestību. Un, protams, arī daudz ceļojumus. Jo apceļojot pasaulī, tu vari tik daudz ko iemācīties no citām kultūrām, ka beigās tas tikai tev pašu pilnveidos, izglītos un darīs priecīgi iespējams. Tā kā laimīgi 2028 gadu, tagad pietiek runāt, skatāmies salūtu. Ziniet, man liekas, ka Lārneka bišķi ietaupīja šogad salūtu. Pastā. Nesakot neko negatīvu, neko bēdīgu, bet man šķiet, ka bišķi šogad sanāca viņai ietaupīt. Bet neko, salūts bija diezgan ok, diezgan smuks, liels. Varēja bišķi labāk, bet bija ok. Tā kā jaunā gadu esam sagaidījuši, tagad jāiet gulēt, jo šorīt mums jau sagaida atkal jauns ceļojums, jauna ekspedīcija, jauns pārbaudījums. Tiekamies no rīta
un tad jau dodamies ceļā. Davai! Tā, labrīt, ceļojam pirmspēdējā dienā. Šodien esmu atbraucis ar 2 transportiem uz pilsētiņu, kas ir kalnos, Pano Lefkara. Sākumā aizbraucu līdz Kofinovu ar 1 autobusu un pēc tam uz Lefkaru. Īsti nezinu, ko šeit vispār daru. Kaut kur ko redzēju, ka šeit kā vajadzētu arī atbraukt, diezgan smuka tāda kalnaina pilsētiņa. Kaut kāds arī Ziemassvētku tirdziņš taķi esot, un tāpēc esot diezgan daudz cilvēku vispār pēdējā laikā. Tikko šitais te autobusu vadītāji pateica, 14:20 tev ir obligāti jābūt atpakaļ pieturā, jo tas ir pēdējais transports, kas iet atpakaļ uz to Kofinovu staciju, lai es pēc tam varētu tikt uz Larnaku atpakaļ. Ja es nokavēju to, tad es palieku šeit, un ja es palieku šeit, tad man ir jāiet ar kājām atpakaļ. Kāds 5 minūtes skatījos to vēsti. Vilkt, nevilkt. Pastījos ārā rādīja, būšot 15 grādi. Labi, pofik, nevilkšu. Es teicu, staigāju pāri un man tik augsti. Tas, ka vējš būs nenormāls. Tas ienāca patert Kipras kafiju. Paņēmu rekur arī šādu cepumu. Kafija ļoti labi, ļoti garšīgi. Šis ir skats uz Lefkaru. Es jau viņai visai smagu paspēju sapiet apkārt, iziet pilnībā cauri katrai ieliņai. Jā, man ir vēl pusotru stundu laika. Tagad domāju, ko lai daru. Tur rekur ir viens kalns, kur es gribēju uzkāpt. Bet, zinot manu veiksmi un manas maršrutus, ja es tur kāpšu, tad es kaut kas paļbom noies greizi pa ceļam. Un es būšu lejā tikai 4. Tas varēšu droši no kalna iet lejā ar kājām uz Larnaku pa taisno. Tā kā labāk neriskēšu. Baigi darīt te nav ko, bet pastīties uz kalniem, uz skaistām ieliņām, kāpēc gan ne? Ziemeļu vējš vārds vēl turas man klāt, vai būšu es brīvs, ne miris, ne dzīvs, vai dosi man to, ļoti labi, ko sirds iekāro. Labrīt, draugi, pēdējā ceļojuma dienā. Šodien dodamies atpakaļ uz Poliju, pēc tam uz Latviju.
Pulkstenis ir 6:30 no rīta. Dodos tādu savu mīļāko beķerēju par kaut kādām brokastīm. Iešu uz lidostu ar kājām. Īstenībā nav no cik tālu. Ir kaut kādi 7 km laikam tur bija jāiet. Gan jau tur arī iet autobus tā no rīta, bet es jau kaut kā īsti neuzticos, jo tā realitāte no teorijas, kas ir aplikācijā, tajā autobusu aplikācijā, viņi bišķi atšķirās. Nenotiek viss pēc plāna, kroču. Tāpēc vienkārši izdomāju pēdējo reizi šajā ceļojumā uztaisīt vēl garo pārgājienu. Diezgan daudz nostaigāts par šīm dienām, bet tādi ir tie man ceļojumi. Nesēžot hotelī, bet gan ejot ārā, darbojoties, skatoties, meklējot visu kaut ko interesantu. Tādā garā. Tā dodamies uz beķerēju, kaut ko uzskūdīs, un tad jau garais mājupceļš. Reku paņēmu līdzi kafiju, ar ko sasildīties pa ceļam. Līdz kaut kāds bulciņas sapirku, maizītes garšīgas. Viņas par strādā 24/7. Arī pat jaunajā gadā viņi strādā visu dienu. Tādas diezgan interesanti. Galvenais tad ir pa ceļam, dzerot kafiju, ēdot bulciņas, neapdirsties. Kaut kur pusceļā sāks vajadzēt tad būs tiešām labi, cerēsim uz labāku iznākumu. Cerams, ka aiziešu ar pirmo reizi. Nē, šis ir ģeniāli. Reku, te ir ceļš, šosē, jā, tā kā te vienkārši cilvēki noparkojuši savas mašīnas. Vienkārši zālē. Pārbraukuši pāri lielajai štai te, un te noparkojušies zālē. Kā var kaut ko tādu aizdomāties? Protams, viņiem tur visiem ir kaut kāds kvīts salikts, bet cik ļoti tev vajag steigties? Cik ļoti tu negribi maksāt par kādu parkingu pie lidostas vai atstāt kaut kur pilsētā mašīnu, lai darītu šitādu te figļu. Un otrā pusē ir tieši pats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 mašīnas. 12 mašīnas vienkārši zālē brutāli noparkojušās. Bet vismaz policija kārtīgi varēs uzvārīties no viņiem, salikt kārtīgas sodiņas un iekasēt. Nezinu, vai es beigās ir lētāk nekā nolikt parkingā mašīnu, vai nav lētāk. 7,5 km vēlāk. Opā, te būvēja jaunu terminālu. 7,5 km vēlāk. Esmu atnācis līdz Larnakas lidostē. Pēdējais kaut cik siltais gaiss no Kipras, un tad dodamies projām uz Poliju, kur ir 0 grādi. Un es savā vestē, džemperī. Jā, ideāli. Esmu Krakovas lidostā ar 1 stundas kavēšanos. Vai tas kaut ko maina? Jā, tas maina. Tas nozīmē to, ka tas pakās 14 eiro. Jo pirms lidojuma es nopirku attiecīgajiem autobusam biļeti, kurš maksāja 14 eiro. Kāpēc man vajag autobusu? Jo esmu Krakovā, mašīna ir Katovicē. Tas ir stundas brauciens. Par cik kavēs lidmašīna, nokavēju autobusu. Tā ir jāgaida nākamais autobus, kurš ir pēc stundas un samaksāja vēl 14 eiro. Un tajā ar autobusu aizbraukšu līdz Katovicei. Es no Katovicas braukšu līdz lidostai, kas ir vēl bišķi gabaliņš. Un tikai tad tikšu pie savas mašīnas, iespējams. Un tad sāksies pats izaicinošākais un grūtākais šī ceļojuma posms tikt atpakaļ līdz Latvijai ar mašīnu, kurai ir ritošā daļa ļoti bēdīgā stāvoklī. Bet par to domāsim pēc tam, sākumā jānokļūst par Katovicē. Tā kā, jā. Vienkārši man jau besi ārā viss. Rekur atnāk paziņojums uz aplikāciju. Jūsu autobus kavējās, viņš nebūs 15:20, viņš būs 16:30. Tāda stundu un 10 minūtes vēlāk.
Nu jūs esat. Kā var kavēties stundu autobusu? Vienkārši, un te ir vēl stunda kaut kur jāsēž, jāgaida, jāsteigā. Es mājās laikam vispār būšu kaut kad parīt tikai. Kas to būtu domājis, kad viena no grūtākajām lietām, kas šajā ceļā būs, tas ir tik līdz lidostai, līdz Katovicas lidostai. Ir nenormāls sastrēgums uz bāņiem, uz caurlaižu vietām. Man jau vajadzēs šeit būt pirms kaut kādām 3 vai 4 stundām šajā vietā. Bet labi. Esmu tagad Katovicē, gaidu autobusu lidostu. Ir vēl kaut pusstundu jābrauc ar autobusu. Un es savā vestē, džemperī, vismaz labi, ka ar vesti. Ja nebūtu vesti, tad te vienkārši kaut kur jau būtu sen atcels. Bet visvairāk man patīk biļeti, kādu man iedeva, kas ir jāuzrāda autobusā. Izsāc bišķi pēc PSRS laika, kaut kāds biļets, kaut kāds talons. Bet, jā, kaut priekšā sastaldīties, galvenais nenokavēt. Galvenais nenokavēt šito autobusu. Ak, Dievs, jūs pastieties šo skaistumu. Beidzot, es esmu pie savas mašīnas. Beidzot, kā es esmu noilgojies. Kā es esmu nosils. Būs tai pārbaudījums, vai es par viņu varēšu iedarbināt, kad viņi ir nostāvējuši 10 dienas. Neko, mēģināsim, skatāmies. No, aiziet! Vispār pat nedomādams uzreiz pielec. Beidzot! Ok, par daudz problēmām dzīvē mazāk, bet vēl viena lieta ir palikusi. Ir jāizbrauc līdz Rīgai. Jā, tā ir arī diezgan izaicinoša problēma. Tā kā, labi, davai, tad jau sakariem. Kamēr brauc pa Polijas autobāņiem, ir pienācis laiks uzlikt īsto dziesmu, kas ir tik ļoti raksturīga Kipras epizodē, kas vienkārši te nevarēju neuzlikt. Tā kā dziedāsim visi kopā un atcerēsimies Kipru. No kurienes manī tāds spīdz, pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts vienmēr rīts. Take care, Edward. Have a good trip. Yeah, Kurš vēls ar tevi man sildīt un degt, redzēt piesākā tumsā, vai vainagos pāri lēkt. Tie ir vārdi no manas tautas, kafija maksāja 20 eiro. un dziesma man arī no tās. Un es zinu, Tas nav normāli. neviens manā vietā to nedziedās. Sen nav bijis nekāds updates. Ir jau te pulkstens 12 rītā. Pa ceļam 2 reizes pagulēju, pa 1 stundiņai kaut ko apēdu, kaut kur vēl iebraucu šopingā. Tad ir nenormāls nogurums, acis ļoti sāp. Pa ceļam bija tāds sniegs, tāds ledājs ceļš, tā ka brutāli tīrs ledus. Šis bija grūts, māju ceļš ļoti grūts, bet visumā viss kārtībā. BMW izturēja veiksmīgi, kur te braucam, esam jau pie ķekavas. Arī pēdējais izaicinājums ir aizvadīts veiksmīgi. Pats sarežģītākais, par ko es biju uztraucies, tas ir arī izdarīts. Tā kā uz šīs nots mēs arī varam beigt šo 10 dienu garo ceļojumu. Paldies jums liels, ka skatījāties, ka bijāt kopā. Es ļoti ceru, ka jums patīk šīs sērijas, ka arī uzzinājāt kaut ko jaunu. Iespējams sapratāt, vai jūs gribat vai negribat darīt kaut ko tam līdzīgu. Piemēram, iet apkārt Salas ezeram, vai arī doties Ziemassvētku brīvdienās uz Dubaju. Visiem vēlreiz liels paldies, ka skatāties, ka turpināt skatīties. Atbalsts, rakstat labas atsauksmes pēc tam. Tas tiešām motivē. Tad jau, ja jums ir kādi jautājumi par kādu pilsētu, valsti, lietu, atsevišķi, droši jautājiet, palīdzēšu. Var arī palīdzēt norganizēt uz ceļojumu. Nu tad tiekamies kādā no nākamajiem ceļojumiem.
Es apsolu, ka tas būs vēl interesantāks, jo ir šis tas padomā. Paldies visiem, tiekamies. Čau!